Esiet sveicināti, cienījamie Sports centrs TV skatītāji. SMS Kredit LV virslīga atkal jūsu ekrānos Latvijas futbols. Un šodien pirmā apļa noslēdzošajā spēlē, kas mums ir 9. kārta, tiksies vietējā Jelgava pret Rīgas Daugavu. Secinājums prātri izdarīt, bet tad jau redzēsim, kā vadījumam ies, bet tagad ar bumbu Rīgas Daugavu. Un jau pirmais bīstamais uzbrukums un varēja būt arī pirmie vārti, bet glābi Aleksandrs Lasovs. Spēles inspektors Pēters Milēka tagad centrējums un būs atsitiens no vārtiem. Nep Maksi, bet pa kreiso malu turpinās Jelgavas uzbrukums. Valērijas Ričko atlaiž pa tālu bumbu, jāturpina cīnīties Valērijam. Boris Bogdaškins var sist pa vārtiem un sitiens garām tuvējam vārtu stabam. Tā nedomā. Suračs, Agaļkevičs un tagad Tamašauskas pret Ričko. Ričko spēlē un Lasovs paslīd un te var būt 1-0. Visai kurioza epizode. Lasovs cenšas glābt bumbu, lai tā neatstāja laukumu un beigās Aleksandrs paslīd un Tamašauskas varēja sist vārtos. Arī netas labākais sitiens šoreiz. Arī viens no pagājušajās sezonas labākajiem Rīgas Daugavas spēlētājiem, bet šajā sezonā nozīmīgi lomu nespēlē. Tagad to Suračs individuāli un 1-0 individuālo meistarību parāda Tedijs Suračs un tiek vaļā viņš no aizsargu un pēc tam precīzi sitiens vārds stūrī. Aleksandrs Lasovs šoreiz nebija glābējs. Rīgas Daugavas soliņš ir ļoti, ļoti priecīgs. Pierādīja savu individuālo meistarību tiešām šoreiz Horvāts un gūst viņš vārds. Un ar trešo 17 metri. Un tuvējā stūrī vai tālējā skatāmies. Romāns bez palos tuvējā stūrī un Vaičuls šādu pavērsienu un šādu sitienu, pareizāk sakot, gaidīja un uzreiz jau arī uz to stabu devās un veiksmīgi ar dūri pārcēla bumbu pāri vārtu pārliknim. Jābūt Aleksandram uzmanīgam. Tomēr centrēs sodu laukumā un no tā viss gandrīz sanāk precīzi sitiens vārtu tālajā stūrī. Viņš no manas pozīcijas neizskatījās, ka īpaši tālo stabu bumbu paripot. Ir jācentrē. Šiļuks ir rādi. Fantastisks tehnika un beigās ir arī centrējums. Šiļuks kaut ko neredzēts. Izpildīja vairākas mājkastības, bet tur izskatās tād, kas arī šodien nav spīdoši. Sliktākā pagaidām man šķiet no Latvijā esošiem dabīgā seguma laukumiem, kur ir pagaidām spēles, bet tagad spēcīgs sitiens un Aleksandrs Lasovs spēlēja labi. Atbrīvojās viņš no pretinieka aizsarga un sitā iekšā bumbu stūrītī un arī tagad Tedijs pie bumbas. Izreitinās viņš ar vienu, izreitinās ar otru. Un ir gājis Suračs par Jelgavas aizsardzību un beigās būs stūris. Agaļkevičs sit pa vārtiem un Lasovs atsit. Kā spēlē Aleksandrs Lasovs? Vismaz būtu centies pasist bumbu vairāk uz sānu. Viņš vēl atsit tā, ka to pašā priekšā, kur pretiniekam jāraida bumbu jau tukšos vārtos. Šoreiz Jelgavniekiem paveicās. Kāju priekšā saviem draugiem neliks. Tad rīt vēl 3 spēles. Noskatāmies šo momentu un skaists vārds gūst Tedijs Suračs. Diekvinišvili centrē un skaisti nospēlē ar galvu Tedijs Suračs. Spēcīgs, precīzs sitiens un Aleksandram Lasovam nekāda varianta. 2-0 Rīgas Daugava palielina savu pārsvaru un šie varētu jau būt izšķirošie vārti. Maina mālu varbūt. Petrenko sit pa vārtiem un beidzot nāks spēlē iesaistīties arī Vaičulim. Šiļuks prasa bumbu. Šiļuks bumbu saņem. Spēlēs pats. Kāda tehnika Dmitrijam Šiļukam. Skatieties un baudiet. Dmitrijs Šiļuks savā krašņo. Beigās arī sitiens pa vārtiem. Aplausus no skatītājiem nopelna Dmitrijs Šiļuks. Šī bija tiešām laba meistarība. Tas ir ar 2 sitieniem pa pretinieku galvām. Trukšans Žuļevam. Vadims. Nevienu no Jelgavniekiem jau nav sodlaukumā, kam piespēlēs. Vadims spēlē individuāli uzsit pa vārtiem Vadim. Piespēle Igoram Lapkovskim un Lapkovskis varēja iesist. Ja Lapkovskis
Ja Lapkovskis tagad būtu iesits, varbūt beigās varēja arī sanākt brīnumainā intriga, bet būs stūrsitiens. Gaļkevičs Soričam un beigās Petrenko iesit trešo bumbu savās vārtos un Rīgas Daugava izcīna uzvaru ar 3-0. Petrenko arī tādu visai simbolisku punktu pieliek. Vaičils pie bumbas. Bet Andris Treimans signalizē to, ka spēle ir noslēgusies Rīgas Daugavai. Ļoti pārliecinoši uzvar. 3-0, 3 punktu turnīra tabulā un 20 punkti. Pirmā pozīcija rīdziniekiem. Tā kā gaidām nākamās virslīgas spēles, tās jau rīt. Tā kā slēdziet sportcents.com iekšā, tur virslīgas ir daudz, bet ar mani tiksieties kādā no nākamajām translācijām. Visticamāk jau, ka Jelgava Kris Šupinieks bija kopā ar jums. Šoreiz no jums atvados visu labu, mīliet futbolu, lai jums veicas!